Esmu ārkārtīgi priecīgi jūs šeit redzēt. Man vakar bija tādas, es nezinu, pirmsdzemdību skumjas. Jā, un tie, kas man pazīst, jau var nolikt galvu, ka Dievs viņa runās atkal. Un man tiešām pēc pirmā mīta man likās, ka es esmu visu joks tur atstājis un izstāstījis un būs savs un nekas. Un šodien mums būs tāds, labdien, mēs esam šodien sanākušas uz sieviešu iedvesmojošo lekciju. Mēs runāsim par biznesu. Man bija mazliet aizdomas, bet uz 3 sekundēm, ka tāds būs, un tad es, protams, saprotu, ka būs tā, kā būs, un es runāšu tā, kā es runāju. Cilvēki pēc pagājušās reizes teica, ka bija smieklīgi, un tas, protams, man uzliek ārkārtīgi lielu atbildību, lai arī šoreiz ir smieklīgi, bet es saku, garantija nekāda nav, bet mēģināt mēs varam, vai ne? Nu tātad, kur es paliku? Šeit es esmu ārkārtīgi priecīgi jūs šeit visas redzēt. Šī ir 2. reize, kad meetups notiek. Telpas kļūst lielākas. Cilvēku loks ciešāks un plašāks vienlaicīgi. Un kas ir ārkārtīgi ļoti liels man prieks redzēt šeit sejas, kas jau ir redzētas vairāk kārt, dažādos formātos. Un tas man, protams, ir vislielākais kompliments un pagodinājums. Un šodienas mana alegorija būs par benzīntanku. Es šodien vienkārši piecēlos baigi agri 7. Es nekad neceļos tik agri. Un man ir tik daudz laika, un es ieeju dušā un ko vēl darīt, un kad jābrauc tur pie frizēm. Tad jau tik daudz laika. Un tad, paldies Dievam, iznāca vīrs no guļam, es pamodās, un tad vai apskausimies. Kaut kā man ir laika, vai apskausimies. Bet es īstenībā beigās sapratu, un tad man atnāca šis līdzinājums ar to benzīntanku, cik ļoti mums īstenībā vajag uzpildīties ik pa laikam dažādos veidos, dažādās formās. Un pie bērniem un vīru, un tev tieši to pašu dara bērni, pie mums viņi uzpildās tik, cik viņiem vajag, un jo viņi ir mazāk dabūjuši, jo viņiem ilgāk vajag. Un tas pats ir ar jebkuru citu cilvēku, kas ir mūsu dzīvēs, mēs uzpildām kaut ko no tā, ko viņi mums var iedot. Un tas var būt vienkārši vārds, tas var būt padoms, konsultācija, satikšanās, reāli fizisks darbs, emocionāls, jebkas. Mēs vienkārši uzpildām to savu banku ar to, kas mums ir nepieciešams, un dažkārt mēs esam pilni, un mēs braucam garām tam tankam, un citreiz mums vajag, un mēs atnākam, jo mēs kaut ko no tā visa gribam. Un es esmu ļoti priecīga, ka esat piestājuši manā benzīntankā, un ka es jums varēšu šodien kaut ko arī dot, un arī manas skatuves viešņas, Līga un Zane. Nē, es zinu. Tas ir pārsteidzoši superīgi, cik daudzām no jums šeit zālē es zinu vārdus. Tas ir tiešām kolosāli. Bet tā esmu es, un man ir kādi, es nezinu, cik tur var cilvēkam būt kādi 3. Un pastieties, kas tā pa puķi tur matos? Un kas tā pa kleju? Un stāv vēl tā kā saņemies, vai ne? Un tad tu saproti, ka bērniem jau nav tāds filtrs, es te ar kaut kādu nepareizu puķi stāvu. Viņam tā puķi ir, viņam patīk, viņš ar viņu iet. Un tas, par ko es šodien ar jums gribu runāt, ir tieši šis autentiskais zīmols. Jo skaidrs, ka pie manis, jūs gribat pie manis atnākt un parunāt par logo krāsām, parametriem, kādi drukas faili ir vajadzīgi, kādu vizītkarti labāk taisīt. Un jūs būsiet vīlušās, ja? Jo es sākumā gribēšu parunāt par dziļākām lietām. Un tās dziļākās lietas ir, kāpēc tu to vispār dari? Kāpēc tas biznes un zīmols, ko tu radi, kāpēc viņš vispār pastāv priekškām? Kas ir tā zīmola autentiskā izpausme un būtība? Un kā tieši caur tevi šis zīmols grib izpausties? Jo mums katrai ir tā sava superspēja, un mēs dažādos veidos esam tā benzīntanka. Ja? Benzīntanka, tā saka, benzīntanks. Jā, benzīntanka. Un mēs esam benzīntanka kādam citam, un viņi pie mums atnāk kaut ko uzpildīt, kaut kādas savas vajadzības un vēlmes apmierināt. Un gan fiziskas, gan emocionāls dažādas. Un ja mēs neesam tajā savā došanas tajā potenciālā, kaut ko slēpjam, nepasakām līdz galam, mēs īstenībā aplopam gan sevi, gan to otru cilvēku. Tāpēc es ļoti daudz vienmēr runāju par zīmolu tā kā daudz dziļākā līmenī nekā par to, kā tas izskatās un kā mēs par to pastāstam. Tā ir tā viena svarīgā lieta, ko es tomēr gribu ienest arī šajā telpā, ka tev maksā nevis par to, ko tu dari, bet par to, kas tu esi. Un man tepat arī burtiski šonadēļ bija sazvans ar zīmolspēli. Man online zīmolspēle šobrīd iet grupā. Un tur man viena meitene teica, ne tā, ka man to zīmolu vajadzēja, ne tā, ka man tur baigi akūti vai kā, bet es tevi klausos, man liekas, man kaut ko no tā šobrīd vajag, un es vienkārši gribu. Un viņa atnāca, un viņa ir zīmolspēlē, un tas viņai ir kaut kāds atbildes iedevis. Un tā ir arī ar daudziem, ka nav jau tā, ka man
trausmīgi vajag, to beigeli, piemēram. Man viņu vajag reāli. Dažreiz tas ir tiešām nenormāli svarīgs jautājums, tā kā nav beigelis, ir kaput. Bet pa lielam, beigelis, tur vēl kaut kas, ko vai ne. Bet tad es zinu, bet ir zāne un ir tā vieta, un es gribu vienkārši turien iet, jo es atbalstu to filozofiju, sajūtu vai tāpatām par Līgu. Bet Līga nes un dara tādu misiju, un viņa to dara tieši tādā veidā, kā viņa to dara. Es gribu būt ar viņu kopā, šo ceļu iet un no to produktu pirkt, un tad nav vairs runa par cenu. Tad runa ir par to, ka es gribu attiecības ar tevi veidot, un tu man esi šo te autentisku un savu to dzīvo dabu parādījusi. Un es redzu variants, varētu tā, ko darīsim. Es tev nevaru paredzēt nākotni, bet es tev varu pateikt, ja tu darīsi tā, būs tā, bet kā tu pati gribi, un es mēģinu vilkt šito te ārā. Un tas, kas ir jāizvelk ārā, ir tas, kas tu esi. Tas ir tas svarīgākais, to, ko izvilkt ārā. Un tad, kad tu esi, tu dari pa savam, izrādās cilvēkiem patīk. Kurš to būtu domājis, ka trešdienās vāvuļot stundu, ka kāds vispār klausīsies? Bet klausās un vēl pēc tam sūta, ka bija forši. Tā kā vispār. Es tur tā no sirds un no rajona un no visa. Un tad pēc tam brīnos, ka cilvēki zina visu kaut ko par manis privāts detaļas. Pat izstāstīja. Bet patiešām nav ko slēpt, kas saka, par saviem vārdiem atbildu, vai ne? Arī šodien. Un tad parunāsim par tādu sugu kā uzņēmēja, sieviete biznesā. Un šeit, saprotu, jo varētu teikt, kas man ne zīmola, ne biznesa. Tev ir gan viens, gan otrs. Varbūt vienkārši vēl neapzinies. Bet tu esi uzņēmusies atbildīgi par to, ko tu dari. Tu izdomā kaut kādas lietas, un tu darbojies. Un es jau te Zannai vaļsirdīgi atklājos, ka vakar man bija vienkārši tāds pārpasaulīgas skumjas, vienkārši saprotot, cik tā uzņēmējdarbība ir. Kad jūs atkal jāceļās un jādara un jāpārdod un jāstāst un jāizdomā kaut kas jauns. Un vienlaicīgi tas ir superīgākais, kas tajā ir. Un vienlaicīgi tas ir tas, kas man tik nenormāli nogurdināt. Un uznāk tās skumjas, un kad es varu, tā, ka es varu aiziet un vienkārši sēdēt un man iepirst atvaļinājumu naudu. Man viņi ir jānopelna. Un tāpatām arī ikvienai no jums. Bet es saku, tai, ir gan tas mīkstumiņš, gan garoziņš šajā visā situācijā. Un tā lieta ir, mēs radam, redzam un izmantojam izdevības. Tas tas, ko mēs darām. Mēs ieraugam iespēju jebkurā situācijā, jo es ļoti ticu, ka visas situācijas mums nāk, lai kaut ko parādītu. Viena situācija nāk, lai parādītu, ka ej guli, bet ir arī situācijas, kas nāk un parāda, ka bet te kaut kas ir. Tev tā ir situācija atnākus, kuru no tās var izdarīt. Bet ir cilvēkiem tāda vajadzība, ko mēs ar to darām. Es tev atnācu, kā ideja, kā impulss, ko tu ar mani izdarīsi. Un viņa tā ideja un impulss atnāca pie tevis, jo viņa zina, ka tu visdrīzāk kaut ko izdarīsi. Tev tā kņudoņa tāda iekšējā ir. Tu ies un celsies un darīsi, un pat zinot, ka ir arī dienas, kurās nevienmēr baigi gribās celties. Bet tāpēc ir šī ļoti brīnišķīgā lieta, ko es vēl neesmu lasījis, ļoti iesaku. 4 vienošanās, Dons Migels, Lois. Viņi visi kaut kādā secībā. Un tur ir 4 vienošanās. Viena no tām vienošanām ir par to, ka dari, cik labi vien tu vari. Un ir dienas, kurās tu rīktīgi gāzīs kalnus, un citas dienas, kurās tu nevarēsi neko, un tas arī ir labākais, ko tajā dienā darīt. Un sev nepārmest par to. Bet tu dari, cik labi tu vari, un izmanto šīs izdevības, kas pašas atnāk, vai tu viņas radi, vai tu viņas saredzi. Jo, ja tu nebūtu kaut kādā vienā brīdī sākusi darīt to, ko tu dari tagad, nebūtu šīs lietas. Un nebūtu arī nākamā soļa, jo tu ar kaut ko sāki, un viņš tev ir aizvedis pie kaut kā nākamā. Nevar darīt visu viens, jo vienā brīdī mēs sasniedzam savus griestus. Laika griestus, stunda griestus, fiziskos griestus, iespējamo ienākumu griestus. Mēs vienkārši sasniedzam griestus, ja mēs nepieaicinām klāt komandu. Cilvēks, kas ir mūsu pusē, kas mums var palīdzēt tikt tālāk uz priekšu, izdarīt lietas. Un mēs meklējam tos cilvēkus, kas ir jāpadomā, kaut es to ņemšu, cilvēku apgrūtināšu saviem darbiem. Jāskatās no tās puses, ka kādam citam tas darbs, kuru tu negribi darīt, viņam tā ir viņa superspēja, un viņš to ļoti labprāt grib darīt, viņam tas sanāks ātrāk, labāk, foršāk, un būs pēdus gan tu, gan viņš, un vēl vispārējie būs laimīgi. Līdz ar to tā ir arī otrā lieta, un es zinu, ka daudzi dzird, saprot, bet vēl nav gatavi. Un tas arī ir fajn, jo visam ir savs taimings, latvijas sakot, laika rāms. Un tad tu nonāc līdz tam, ka tad, kad tu gribi augt, tad, kad tu gribi
nezinu, kaut vai neaugtu, bet vienkārši vairāk laika pavadīt nestrādājot, tad tu paņem kādu, kas ir tavā komandā, tevi atbalsta un dara. Kas mēs esam, kādi ir uzņēmēji, mēs esam izturīgi. Mēs esam tādi, krīt celies. Un ir tās dienas, ja, kad ir tās pārpasaulīgās skumjas, un tad ir nākamā diena, tu piesliec, stāvlies, viss ir super. Un tad ej un dari, tik labi tu vien vari, bet mēs vienmēr pieceļamies vairāk reizi, nekā mēs nokrītam. Bet tā atšķirība ir tāda, ka ir cilvēki, kas saprot, nesanāca, un viss beidzās. Un ir tad otrs cilvēks, kur pat viņiem pat nav tāds, nokritu, ka nesanāca, viss tagad jāmet, tā kā viss pie malas. Nē, izrādās no šīm visām situācijām var kaut ko iemācīties. No tās var kaut ko saprast, un bieži vien var arī pateikt, čau, forši, es no šī atvados, es to vairs nedarīšu, es darīšu savādāk. Un tā arī ir ārkārtīgi liela atziņa, jums kādreiz liekas, ka mēs kaut ko zaudējam, vismaz vienmēr tikai kaut ko iegūstam. Tam jautājums, kas vēl ir iespējams? Ko vēl es varētu darīt, vai kā es varētu darīt savādāk, vai kas man vēl ir jāizdara, lai es iet nākamajā līmenī. Un bieži vien tā atbilde ir atslābst, aiziet pastaigāties. To es arī esmu pēdējā laikā sapratusi, ka bieži vien tās atbildes nāk nevis tajā drudžainajā, trauksmainajā darbā, bet tieši tajā momentā, kad mēs ejam pastaigā vai paspēlējamies tiem saviem bērniem, vai liekas, ka mēs tagad zaudējam laiku, īstenībā mēs viņu iegūstam. Un tas ir arī tāds interesants paradoks. Liekas, ka lietas nenotiek tad, kad es eju staigāties, bet īstenībā tieši tad viņas arī notiek. Un tā ir tāda arī liela uzņēmēja mācība, kas man liekas ir jāsaprot, ka ne tā drudžainā, trauksmainā ikdienas darbība ir tā, kas ved uz priekšu, bet tad, kad prāts ir skaidrs, saprotošs, un viņš izdara to, kas ir vissvarīgākais tajā brīdī, lai tiktu tālāk. Dari tā, kā tev pašai patīk. Viss. Kad atnāk pie manas zīmola konsultācija, piemēram, ja? Lielā atbilde ir, bet dari, kā tu gribi. Cenu, kādu gribi tādu lietas. Zini, tanī brīdī, kad tu veido, piemēram, piedāvājumu, uzliec cenu, nav vispār nekādas starpības, vai tu uzliec 10 eiro vai 110 eiro. Nav starpības. Tā viena konkrētā brīža, jo tu neesi pārdevis vēl neko, ne pa 10, ne pa 110. Tad tā brīža, kad tu esi tajā pirmajā impulsā, tu vienkārši pasaki, tagad ir tā, un mans zīmols ir tāds, un ja tu gribi ar mani, tad tas ir tā. Tā problēma ir otrā galā, ka tev pašai ir jāspēj to iznest, ja? Tāpēc jau mēs tās cenas pamazām tikai audzējam, jo mēs pamazām augam kopā ar šo to produktu un standartu. Un skaidrs, ka ir jābūt šim te attaisnojumam, kāpēc es par kaut ko tādu vispār prasu naudu, ka tas arī reāli, vai tu super labi tici, bet arī tu vari reāli attaisnot, ka tas tiešām tā arī maksā. Tu esi, kas tu esi. Tu dari, kā tev pašai patīk. Tu uzrodies un tu par to pārliecināti stāvi. Vai kur es esmu, tā es to daru, lūdzu. Un tad, kad tu sevi pierādi, jo šeit, redzi, kad es par šo visu runāju, tas skaidrs, ka tam produktam arī ir jābūt super labam. Tas, ko tu piedāvā, tam ir jābūt labam. Tur nevar būt tā, vai kur es atnāc 1000 eiro, vai kur man pļacku, nezinu, strādās, nestrādās, te jau redzēs, bet forši, tā smuka paciņa. Tas par to nav. Tev ir, protams, arī jābūt arī tam visam aizmugurē, ka tas ir labs, pārliecināts produkts, kas cilvēkiem palīdz, liek labāk justies, atrisināt kaut kādu reālu problēmu, tam visam ir jābūt. Tā kā tas vispār iet bez nekādas teikšanas. Un tad esi tu, un tu tā es esmu, tā es šīs lietas daru. Tas ir tas autentiskais zīmols, un tad, kad ir šis autentiskais zīmols, kur jūs esat abi satikušies, tad tu viņu veido un vadi pēc tās savas sajūtas, un tad ir pretīm tie cilvēki, kuriem tieši to arī vajag. Tas ir tas interesantākais, ka mēs bieži vien pieņemam lēmumu mūsu klientu vietā, un viņiem būs pa dārgu, viņš to negribēs, viņš to nesaprot, tajā laikā viņi noteikti netiks. Un mēs pieņemam lēmumus par tiem cilvēkiem, kas ir absurdi. Tā vietā, lai vienkārši pateikt, lūk, šie ir spēles noteikumi, es tevi gaidu šādos te spēles noteikumos, un cilvēki uzradīsies. Un mūsu uzdevums, kāpēc arī tā uzņēmējdarbība bieži vien ir ārkārtīgi nogurdinoša, tu saproti, ka tev vienkārši visu laiku ir jāatgādina, jāstāsta, jādara. Kamēr tu, protams, neesi superstārs, kurš vienkārši jau tur iepīksties, ka tu esi blakus valstī un tur visi lido jau. Un tā, varbūt zinat, par ko es runāju. Bet tas arī ir līmenis, kas ir jānopelna. Un tas tas, ko mēs darām, vai ne? Mēs tā ejam un pelnam. Un ko es esmu sapratusi, ka nopelnīt maz naudas ir daudz grūtāk nekā nopelnīt daudz naudas. To izstāstīšu, kur tas paradoks. Tad tu cīnies, ņemies, tur kaut ko pārdod, nezinu, 20 eiro, 30, 50, cik cilvēkiem tu tur vari pārdot, tu tur nopelni savus
500 varbūt eiro, 2000 eiro tu nopelni. Tur esi nostrādājusies, visdrīzāk, tur vaigas sviedros. Un tas vienmēr visu laiku prasa lielu pārdošanu, lielu piepūli, lielu darbu. Nopelnīt arī 10 000 arī grūti, 20 arī grūti. Un šito es diemžēl nesaku pēc savas pieredzes, bet es esmu dzirdējis, ka nopelnīt 2 miljonus ir vieglāk nekā 20 000. Jo tu esi visam šitam izgājusi cauri, visu izrakusi, sapratusi, izdarījusi, uztaisījusi. Tev mehānisms kaut kāds griežās, un tas, kas beigās notiek, ka tev viss pamatiņš jau ir, un tad tu to pašu, kas tev ir, tu sāc pārdot vienkārši daudz vairāk cilvēkiem. Un tad brīdī iedomājies, ka tev, piemēram, kā man, ja ir mani kursi, es varu pārdot 10 cilvēkiem, tad ir konkrēts konstants summa, ko es varu pārdot, bet ja es viņu varētu pārdot 100 000 cilvēku, kādi tur būtu cipari. Manā gadījumā mainīties tikai Zoom platformas abonēšanas maksa. Ja? Pārējais viss paliktu tieši tāds pats. Un tas scales uzreiz sanāk daudz tāds plašāks un lielāks. Un, protams, katrā biznesā ir jāstāsta savādāk, ko tas nozīmē, jo ir, piemēram, biznesa, kur tu gribi palielināt kaut ko, tad tas vienkārši kaut ko ļoti maksā, vēl tur, darbinieki iekārts, vēl kaut kas. Bet principā, kāpēc mēs kā uzņēmēji, kas ir šajā vidējā līmenī, mēs esam vissūdīgākajā pozīcijā? Jo mēs vēl neesam tajā pozīcijā, kurā mēs varam pateikt, fuck it, iešu nedarīšu, neko no šī nezaudēju, iešu apakaļ savu pamatdarbu. Un mēs neesam vēl tajā pozīcijā, kurā mēs esam lielražotāji, kurā mēs vienkārši varam, ko mēs darām, pasūtām vēl 100 000 vienības klāt, davai, te jau notirgosim. Mēs esam tur pa vidu, kur mēs esam katram gabaliņam klāt, katru gabaliņu gan vizē pašas pārdodam, pašas iepakojam, un tas gabaliņš mums maksā superdārgi. Un tieši tāpēc ir šis paradoks. Un vēl viens kāds paradoks ir tajā brīdī, kad tu esi tajā naudas stresā, to es arī pēc sevis saku, tu vienmēr esi tajā, ka jādomā, jāizdomā, kas nākamais, ko nevar atslāpt, visu laiku turpinās, un ir baigi grūti iet tajā flow state'ā, kur tu, kā lai pasaka, plūduma stāvoklī, kurā tu saproti, kas ir tā viena labākā lieta, ko darīt tālāk, lai būtu vislabākais efekts. Un to es ļoti trenējos. Un kā es to daru, piemēram, panika, ja tur vienkārši katliņš vārās tā viss ārā no mājas, staigāties. Un tad es eju, un man pēkšņi uznāk ideja tā, ielies tagad to vienu ziņu Facebook grupā. Ok, ielieku, aizēju līdz mājām, 3 pirkumi. Un tā kā tieši tādā veidā tas notika. Es varēju arī sēdēt tās 2 stundas tur. Refresh. Un ticiet man, to es arī daru gana bieži. Bet rezultāts jau nemainījās. Tie 3 pirkumi būtu bijuši tāpatās. Vai es esmu izgājis ārā, vai es druģaini spaidīju to pogu, ja viņai tur nodils jau tur ir. Un tas, ko es vienā brīdī sapratu, ka pats es vienkārši eju uz riņķi tā, vai nav Instagramā kāda jaunziņa, varbūt e-pastā kāda jaunziņa, varbūt Facebookā kāda jaunziņa. Jā, varbūt kāds atūtīs arī ziņu, varbūt ka Facebookā kāda jaunziņa, bet jāapstāsta, varbūt ka kaut kas tomēr atnācis jauns, tomēr ir pagājis jau pusminūti, jāapstāsta, varbūt vēl kaut kas tur. Un tā es bieži vien pavadu savas darba dienas, un tu brīnos, ka tas ir grūta diena. To es jums visām ļoti, ļoti no sirds iesaku pelnīt vairāk, jo tad ir mazāk stresa. Bet pēļņi, zin kā, bet arī nevajag sevi mānīt lielāku apgrozījumu. Nē, tas arī ļoti mānīgi, jo varbūt super liels apgrozījums un tieši nekas jūsu kabatā. Tāpēc tiešām pēļņa, ja? Tīrā pēļņa. Un es esmu sapratusi, kādā mana misija ir šobrīd saprast un palīdzēt ikvienai no jums, tik līdz tam finansiālam minimumam, kas tev iedod to prāta mieru. Un kas katram ir kaut kāds cits. Jo tanī brīdī, kad tu sasniedz šo te prāta mieru, nezinu, tie ir tavi 1000, 2000, 500, kas nu kuram tas ir, tu strādā pilnīgi citā frekvencē, jo tev vairs nav šī te baiļu, tā atpakaļ rāpošanas tendence. Un tā ir, tas ir jautājums par miljonus, vēl nezinu, kā tieši to izdarīt, bet tas ir tas, ko es saprotu, kas ir īstenībā vislabākais, ko mēs varētu izdarīt sev, ja mēs šajā materiālajā pasaulē dzīvojam. Ka mums ir šis te, kas saka, basic income, un ja jau mums valsts nedod to basic income, tad mums pašām pie viņa ir jātiek. Un tanī brīdī ir pilnīgi cita aršana, jo tu esi daudz brīvāka, vieglāka, tu paļaujies, tu daudz vairāk eksperimentē, tu esi daudz brīvāk izdomāt jaunas idejas, un pamēģināsim. Jo tas, ko tu iepriekš būtu nobijusies darīt. Tā kā par naudu ir jārunā un jādomā no tāds perspektīvas, ka viņi vienmēr kaut kur ir, viņi visu laiku kaut kur ir, viņi vajag tikai mācēt, atrast, paņemt, saprast, kur viņi ir, kādā veidā, pret ko es viņu varu iemainīt, lai būtu šī te izaugsme, gan tev kā personīgi, gan arī biznesā. Bija tā, ka mēs tikāmies mazās istabiņās, pašas nesām tur savas mazās uzkodas, kaut ko tur runājam. Tas nebija mazi. Tas nav par to runa, ka mēs bijām kaut kādā mazumā. Nē, mēs vienkārši bijām tikko sākušas
Mums vajadzēja satikties, aprunāties, un mēs bijām šajās te pašradītajās situācijās, un tagad ir pagājušie 5 gadi, un redz, var satikties daudz lielākā pulkā ar mikrofonu, un tas viss ir saradīts, bet tas nav viss radies vienā dienā, tas arī ir jāatcerās. Šie ir visi pēdējie 5 gadi, un tur arī vēl nav viss, un vēl nav arī visas lietas, kas ir izgāzušās. Un tā reize, kad neviens neatnāca uz manu meistarklasi, jā, tā šeit nav. Bet es arī, es viņu pieminu, redz, bet es jau pārāk par viņu nesēroju. Tā vienkārši tāda forša pieredze, ko var pēc tam pastāstīt, ka tā arī ir bijis. Bet kas ir interesanti, ka tur tā lielā atslēga bija tajā, ka es vienkārši to biju nepareizi nosaukusi. Kas arī ir interesanti, ka bieži vien tu saproti, ka tevis nepērk, bet nepērk tāpēc, ka tu vienkārši neesi to pareizi nosaukusi. Tieši tādiem vārdiem tā nav vajadzība. Bet citiem vārdiem tā varētu būt vajadzība. Man gribās iedot to sajūtu, cik ļoti daudz, kas ir iespējams, cik daudz, kas atkarīgs no mums, cik ļoti daudz lietas notiek daudz vieglāk nekā mums šķiet. Un ir tie brīži, kad liekas, ka ir grūti un viss ir sarežģīti, un tad vienkārši mazliet atkāpties soli un pasīties, kas tur īstenībā notiek, uz kurien tas mani ved. Tas ir ļoti interesants process, ko mēs šeit darām, tas ir sasodīt grūts. Bieži vien jau atkārtošos, pateikšu to pašu. Ir grūti, ir vientuļi. Un te pašā laikā ir ārkārtīgi superīgi, jo tas ir tas veids, kā tu vari piedzīvot savu ikdienu tādu, kā tu vēlies, tu saties cilvēks, ar ko tu vēlies būt kopā, arī tas pats par tiem klientiem. Ja jums kādam ir klienti stulbi, ja? Tad sāciet domāt, kas ir tas, ko jūs nepareizi darat. Tā bija zīme, ja? Jā, par šo vajag padomāt. Par to vajag ļoti padomāt. Pārāk daudz apkārt cilvēku, kas liekas, tad varbūt, ka tu patiesi. Tas ir tas, kas var. Jo tu vairāk kaut ko dari, jo tu vairāk to dari. Tad līdzīgs pievelk līdzīgi. Tad lūdzu domājiet, ko jūs darat, cik daudz ko jūs darat. Vienalga, kurā jomā dzīves, bet tas ir tas, ko jūs dabūsiet atpakaļ. Un ar tiem cilvēkiem tāpatās, ja tu brauc pa ielu un viens tev nogriež satiksmi, otrs nogriež loks, tas aizbrauc, vispār nemāk braukt, un trešā reizē vēl tev kaut ko izdara, tas tāds padomāt, varbūt, ka tu esi tas, kurš kaut ko ne to dara. Un tas pats arī, tāda alegorija pārnesot uz biznesu un klientiem, ja pie tevis nāk un viņiem, tas nav labi, šis nav labi, tas man nepatīk, un vispār viņi tur zina tādu. Populārākais īpašības vārds šodien būs vieta. Tad saproti, ka tas ir kaut kas, ko tu no sevis reāli dod kaut kādu sajūtu, kaut kādu vaibu, ka viņi pievalkās vai ka viņi domā, ka viņi var atļauties darīt to pret tevi. Tad kur kaut kas ir aizgājis nepareizi, kad tu esi iedevusi šādu atļauju tādiem cilvēkiem ierasties vai pret tevi tā izturēties? Man tāda grandioza noskaņa ir. Gribi vai negribi, mēs esam tomēr tādās grandiozu ēku ielokā, un viņi iedod kaut kādu toni. Un tad man baigi tāds joks dzīve prastas, kas piestāv 8. stāvam atcerīgai, tas tā savārāk. Man tā grandioza gribās, Tas, kas ir jāatcerās, ka mēs visas esam super grandiozas. Un nav tur, tā kā, to mazuma piegaršu mēs paši sev uzliekam. Bet palēlām mēs visu, ko gribam, mēs varam dabūt. Mums, ka tā ir tāda foršā atziņa. Un kur es izdomāju savu biznesu, es viņu kaut kur virzu, šis vēl vispār nav gala stācija. Ja? Es vēl visu kaut ko esmu izdomājis, ko varētu, un vēl daudz, ko es pat neesmu izdomājis. Es viņu virzu, es eju, skatos, kā būs. Līga dara to pašu, zana to pašu, jūs visi to pašu. Un tas ir tas iekšējais grandiozums no tā, ka pats, bet tu vienkārši izdomā, tu rādi un lietas notiek. Un man liekas, ka tas ir vienkārši absolūti abrīnojami. Un jūs plaukšķinat, un mēs dibinam partiju. Es vienkārši gribētu piecelties. Tagad var fotografēt, Ingi, aiziet. Nē, tas, kāpēc es arī piecēlos, jo tad līdzīgs pievelk līdzīgu, tas ir viens. Otrs, šis iekšējais grandiozums, kuram tev ir pašai jānotic, un tu rādi to, ko tu vēlies. Un otrs, tad, kad jūs aplaudējat, jūs jau aplaudējat sev. Tas tāpatām, kad jūs kaut ko sakat kādam citam, īstenībā jūs to sakat sev. Tāpēc arī vienmēr, čekojiet bazaru, jo tas, ko jūs sakat citiem, un tas tagad droši vien ieies, jo pēdējās reizes, kas bija citāds, kas palika atmiņā visiem. Nemīs Bunģā un kaut kas tur vēl bija, vai ne? Tā kā, no šīs reizes būs čekot bazaru. Bet tā doma ir tāda, ka tas, ko tu sev saki, vai ko tu saki citam,
tā ir īstenība un realitāte. Un tāpēc ir baigi svarīgi apzināties, ko mēs sakam sev, jo tas ir tas, kā mēs jūtamies. Un tas ir tas, ko mēs pēc tam varam iet un izdarīt. Un ja vakar man bija pārpasaulīgās skumjas, nu tad tādas viņas arī bija. Bet es teicu, ka kopumā jau viss ir superīgi, taču to es pārdzīvošu. Višķiņ būs tāds rudentiņš ziemiņa, un tad šodien paskat saule spīd un meitenes. Ārā ir 2 mini Cooperi, starp kuriem var nostāties un ievēlēties vēlēšanos. Un tas pat nebija speciāli izdarīt, bet redziet, un tā ir tā doma, kur jūs ieraugat iespējas, un tās iespējas pavērsiet vienmēr sev par labu. Tas tas, kas ir jādara. Nevis 2 mini Cooperi, cik tāds ēd benzīnu. Nē, tur var iet ievēlēties kaut ko, jo tur ir 2 mini Cooperi. Nu tā, tāpēc nekad nevajag novērtēt par zemu šo sagatavošanos posmu, jo tur, kur tu esi šodien, tu nevarēji nonākt vienas dienas laikā. Tu tur esi gājusi kaut kādu ilgstošu laiku posmu, tu esi iegūsi, man atvērās čakri, ja? Tu tur esi gājusi kaut kādu apzinātu laiku, kļūdoties, darot pareizi, visādi, tādi, šādi. Tu esi pamēģinājis to. Un tā kā kaut kādas lietas, ko es esmu darījis 10, 13 gadus apakaļ, man šeit ir atvedušas lietas, tad tas ir grandiozums, tu esi galvenā, reāli, tu esi galvenā. Tu pati sev pirmā viola. Un tad ir šie dažādi veidi, kā mēs to varam izdarīt. Pelniet, dariet, strādājiet, klausieties, ko citi dara, paņemiet, kas jums dara, satiecieties, draudzējieties, deleģējiet, tas viss ir ļoti kopā. Ejiet ārā pastaigās, uzpildieties pie visiem tankiem, kas jums ir nepieciešami. Un tas viss ļoti, ļoti palīdz nonākt tur, kur jūs gribat. To, ko jūs gribat darīt, kā jūs to gribat darīt, jo pasaulē kādam to ļoti vajag, un viņi ir gatavi manīt naudu pret to. Un vienkārši ejiet un dariet un ticiet tam, kas ir vajadzīgs. Un, piemēram, Lindas grāmatu, ja, par tamborēšanu, es jau nopirku. Es netamborēju. Man nav pat adats mājās. Bet es viņu nopirku. Un ne tikai tāpēc, ka Linda ir man draudze. Ne, lielākoties tāpēc. Bet tāpēc, ka viņa izdarīja kaut ko. Un tas ir big deal. Un tā jūsu lieta, kāds jums powers ir iekšā. Jums varbūt pašām liekas, ka nav big deal, bet tas ir vienkārši super big deal. Tā kā tu esi grandioza varena, lūk, beidzot ir noslēgums. Tu esi grandioza varena, dižena un tā. Visas šīs lietas. Viss.